šodien pie mums ir ieradies astrologs no... Pierakstot, pastīšot. Astrologs no Grieķijas. Pārstāv Grieķiju un... Grieķu, tātad, ko jūs varētu pēc saviem astrologu piedzīvojumiem un zvaigznēm pateikt par, kas mūs sagaida? Es nu pat kā nopirku ginekoloģisko āmurīti. Jā, un? Es nezinu, kā lai viņu izmanto. Nu, kāds varianti priekšstats kaut kas? Nu, ginekoloģiskais āmurītis, tas ir, nu, domāts noteikti ginekoloģijā. Tur vēl bija ginekoloģiskais zāģītis, un maziņš tāds cirvītis. Jā, tātad tas plāns. Es ļoti atvainojos. Es te drīkst kaut ko pateikt? Jā, droši no šitās ņemiet. Dikts slāpes pēc ceļojuma, tā arī nedabūju iedzert lidostā. Mani vispār visur ignorēja. Neignorēja. Teicu, lai tas bombzis vēl kāds projām, bet es taču neizskatot pēc bombžas, senjor. Jā, nu, kāds bija tas jautājums? Nu, par to astroloģisko komplektiņu, ko mums ir ko parādīt. Nu, nē, nav gan ko parādīt. Bet es jūs labprāt varētu izvest pie zvaigznēm. Zvaigznēs tu viss ir redzams, tie visi astroloģiskie brīnumiņi, kas mums tur tajās debestiņās ir sakarināti, to mēs visu varam sapētīt. Es jums varu sīki un smalki to visu izstāstīt. Jā, tur ir krāsu atšķirības kaut kādas dzirdēju. Nu, krāsu atšķirības ir tikai manāmas atsevišķiem indivīdiem. Es uzsamērcu tajā jūsu dzērienā, un pat labāk man šķiet jau viņš sāk sarūkt. Vai to ūsu rūkst? Vai to tavu dzērienu rūkst? Nu, es nezinu, ūsās man kaut kas tagad, es jūtu mušiņas sāk parādīties, tas ir normāli. Ko es saki? Mušiņas ūsās man ir iemetušās, man šķiet, tas nav normāli. Jūs varbūt vēl bišku, droši tas uz mūsu LTV rēķina ir, tā kā, ir vēl, katrā ziņā. Man tagad tā susliņa uz biksēm pel virsū. Klausieties, tas viss ir, kāds jautājums, stādiet precīzi jautājums. Jums ir līdzi šodien komplektiņš ar cirvīšiem un ginekoloģiskiem āmurīšiem, kā jūs iepriekš mīļējāt. Tātad, šis komplektiņš liekams lietā, kurā galā ir īsti, Man ir arī nierakmeņu komplektiņš, tāds kolekcija dažādās krāsās un tikai 7,50.